Sveicināt latviešu tautu! Šodien mēs esam sanākuši, lai runātu par to, kāda mūsu valsts bija autoritārā režīma laikā. Tā bija jauna izpratne cilvēkiem, kā ir dzīvot, kad ir tikai viens valsts vadonis un jāpiekārs visiem viņa likumiem. Manuprāt, es šo valsti padarīju labāku, jo lēmumus pieņēmu tikai es. Tas ir pozitīvi, jo nebija citu partiju, bija tikai mani likumi un visiem bija jāklaus maniem likumiem, kas nozīmē, ka valstī nebija nekārtības un visiem bija jāpakļaujas manām pavēlēm. Arī es klasiskoju Vācisko Rīgu, izveidoju Domu laukumu, Kara muzeju, Brāļu kapus un Uzvaras laukumu, kas nozīmē, ka cilvēki varēja aizmirst Vācisko Rīgu un atcerēties mūs kā latviešus, kā īstu latviešu tautu, ka arī mums ir pašiem savs Doma laukums, mums ir pašiem savu Brāļu kapi, un ka mēs esam īsta stipra latviešu tauta. Un arī es rīkoju masu pasākums, ka visi sirdī patrioti, latviskie patrioti varēja nākt šiem masu pasākumiem un piedalīties, un visi latvieši bija kopā, kas ir ļoti pozitīvi mūsu Latvijas tautai. Es apzinos, ka manā valdīšanas laikā bija arī negatīva puse. Daudz amatpersonas es ievēlēju pēc sava prāta, jo viņi bija uzticīgi man. Es nevarēju atļauties, ka Latvija zaudētu mērķi uz savu brīvību. Bija vēl arī savu veidu diskriminācija. Vīriešu algas bija 179 lati mēnesī, bet sieviešu tikai 90 lati mēnesī. Toties mana alga bija 1920 lati mēnesī, ko man vajadzēja ziedot Latvijas labā, bet, diemžēl, es to nedarīju. Vēl bija galvenais Latvijas valsts kredītbankas cilvēks Andrejs Bērziņš, kurš gadā saņēma 2500 latus mēnesī, bet viņam vēl tika izsniegta 350 latu liela īres maksa par savu dzīvokli, kura praktiski vispār nav saprotama, kā tā var darīt, ka tiem cilvēkiem, ar kuriem nav naudas, viņiem praktiski nedod nekā, bet tam cilvēkam, ar kuram jau tā ir ļoti daudz naudas, viņiem dod vēl papildus ienākumus. Es apzinos, ka es latviešiem esmu līdz savu veidu brīvību, kaut vai mans mērķis bija brīvību tieši iegūt. Es ieviesu cenzūru. Latvieši žurnālos, avīzēs nevarēja rakstīt brīvi par tēmu, par Latviju, par to, kā Latvija tiek pie brīvības. Viņi vispār izteikties nevarēja. Bija ierobežota arī reliģija. Kaut vai teica, ka reliģija un ticība ir brīva lieta, bet vienalga valsts un es to kontrolēju. Mani priecē tas, ka tagad Latvijā ir vairākas partijas, un cilvēkiem ir iespēja izvēlēties, kura būs tā galvenā. Es priecājos, ka arī ir tās zemnieku saimniecības, kuras vēl joprojām ražo un cītīgi pārdod un tirgo savas preces. Pēc profesijas es esmu agronoms. Sākumā mans mērķis bija ieviest labāku zemniecību un saimniecību, bet tā viss pārvērtās, kad es centos izdarīt labāku Latviju. Es centos Latvijai iegūt brīvību. Es centos, lai tā būtu pavisam brīva. Diemžēl mans mērķis toreiz netika sasniegts. Latvija īsti nekļuva brīva, bet tagad es redzu, kā Latvija ir mainījusies. Viņa pastāv par savu latviskumu. Tad, kad bija vēlēšanas, bija tā, kad vēlējās krievu valodu ieviest kā valsts valodu, bet jūs nepadevāties, jūs atbalstījāt, jūs latvieši atbalstījāt savu Latviju, savu brīvu Latviju. To laiku, kad mēs brīvības cīņās cīnījāmies par Latvijas brīvību, jūs tagad pieminat. Es tiešām to ļoti novērtēju, un es saprotu, ka to novērtē arī citi latvieši un arī citi zemes pārstāvji. Mēs lepojamies, es lepojos ar jums, latvieši, ka jūs neizmirstāt, ka mēs ar sviedriem un asinīm cīnījāmies par Latvijas brīvību, par tagadējo Latviju, kāda viņa ir tagad. Es ticu, ka jūs, latviešu zemnieki un vispārējie strādnieki, spēsiet izpildīt savus pienākumus un būsiet spēcīgi un bagāti piepildīsiet mūsu valsti, jo tieši ar jūsu un manu palīdzību mēs varam padarīt šo valsti prieka pilnu un darbīgu. Mūsu vārdi Dieva ausī, lai Dievs svētī Latviju.